basketbolistam, kurš ļoti daudz spēlēs ar latviešiem savas karjeras laikā, un par to varbūt vairāk spēles gaitā. Nu, un tāpat Goga Bitadze, viens no Grūzīnu NBA spēlētājiem, kurš tagad ir ierindā. Otrs spēlētājs Sandro Mamukašvili nav ierindā un visticamāk arī šajā ciklā nespēlēs. Bet Markijs Rīts ir tas, kurš atklāja spēles rezultātu. Beigām Žagaram nekas neatlika, kā izdarīt visai sasteigtu metienu. Markijs Rīts garām gājienā atskan tiesnešu svilpe, 2 punkti grozā un vēl arī noteikumu pārkāpums. Māls Sanādzēm, komandas kapteinis Sanādzē. Mēdz būt bīstams metienos no distances, pat Angoli iemet 4 no 4 tālmetieniem, bet Burjanadze. Tuvičs Kārlis Šiliņš, tā kā tiešām vesela virkne ar spēlētājiem Burjanadzem, kurš tagad uzbrukuma Smailē noslēdz vēl vienu Grūzijas uzbrukumu ar 2 gūtiem punktiem, un Grūzija jau vadībā ar 9-0. Tā gan nesaprotas aizsardzībā Grūzīni. Dāvā aizsegu, Lomašs, Šteinbergs saspēlēja pilnīgi brīvs tālmetiens Žagaram. Un tas ir precīzs. Tagad jau jāmeklē jauna darba vieta nākamajā sezonē. Bet Strautiņš triec bumbu grozā no augšas. No viena krasta līdz otram pāri. Dratēts te cīņu pārterī. Un nonāk līdz Latvijai pārējais uzbrukums. Pilnīgi brīvs Lomašs no tālienes. Ir precīzs un Latvija jau vadībā 10-9. Pierast Tomam Leimanim. Bet Leimans to lai gan nespēlēja, jo ārstēja savainojumu. Vēl 2 gūti punkti, un vēlreiz tas ir Rikards Lomašs. NCAA un jau vidusskolas laikā devās uz Amerikas Savienotajām valstīm. Šobrīd stāv Olsteins komanda. Vēl 2 gūti punkti. Nav izdevies pēc lieliskā sākuma turpināt ar gūtiem punktiem no spēles. Pagaidām tikai 1 gūtais punkts no soda līnijas, un tikko to pasaka, tā uzreiz arī ir. Vajadzētu pirmie realizēt metienu no groza apakšas, jāatgriežas aizsardzībā. Rolands Šmīts palicis pret Sanādzi. Sanādze pamana to, ka Šmīts ir nedaudz tālāk nekā Sanādze ļoti tālu no groza. Pēdējās sekundēs būs jāizdara metiens. Andrnikašvili arī to izdara un ir precīzs. Tā kā pie pirmās iespējas nāks laukumā, jādomā, ka pēc Strautiņa kļūdas tieši Strautiņš ir galvenais kandidāts uz nomaiņu. Bet vēl viens precīzs metiens no distances Grūzijas valsts vienībai. Metienam. Laiks ļoti strauji tuvojas noslēgumam. Pēdējās sekundēs jāizdara sarežģīts metiens, bet arī šāds metiens izdodas realizēt. Iespēlē uz Mālu Sanādzēm. Pilnīgi brīvs tālmetiens, un tas ir precīzs. Otro reizi šajā vakarā ar pretinieku kopīgiem spēkiem tomēr izcīna atlikušo bumbu. Rīts lieliski piespēle pēdējā brīdī. Blūmbergs savulaik profesionālā basketbolā Bitadze debitēja pie Latvijas trenera Nikolai Mazuri, kad pārstāvēja Lisi Vitas komandu VTB līgā. Toreiz Bitadzem bija 16 gadi, un skaidrs, ka viņš tikai pieskārās profesionālajiem basketbolam pirmo reizi, vēlāk devās uz Serbiju, kļuva par slavenu aģentu Miško Ražnatoviču klientu, un tagad arī tajā vasarā izlases sastāvā Angolu viņš nespēlē, tāpat kā Burjanadze. Bet Arturs Žagars uzņems iniciatīvu Sanādzē. Spēlē Bitadzem, Šteinbergs pret viņa aizsardzībā. Sanādze tiek atpakaļ pie bumbas, un trešo reizi šajā spēlē izceļas Trejats. Pamana un dabū gaisā pretinieki, tomēr neizmanto šo pārsvaru. Lieliski saspēle šeit ar Mārci Šteinbergu noslēdzas ar 2 gūtiem punktiem. Tas gandrīz jau 15 minūtes šajā spēlē. Daudz dribla un beigās tas arī noved pie gūtiem punktiem. Nevienā no pagaidām pusotras aizvadītas spēles, gandrīz pusotras aizvadītas spēles, Latvija nav pārāk labi izcēlusies ar darbībām savā laukuma pusē. Ļoti daudz ielaist punktu. Tagad viņš aiz aizsarga, piespēle Leimanim. Leimans labas maiņu kustības, piespēle tālāk Šteinbergam, kurš no pustālās distances samazina rezultātu starpību līdz 10 punktiem. Pārējais uzbrukums Latvijai. Lomašs no distances ir sekmīgs. Vairs tikai 5 punktu deficīts Latvijai. Ar jaunām 14 sekundēm. Bitadze. Atbildi no rokas rokā Rīdam. Vēlreiz Bitadze. Uzņemas iniciatīvu. Tik veikli nospēlē Bitadze. Tāpēc Porziņa jaunatnes vecumā Seviljā. Bet Latvijas izlase lieliski sāk
otro puslaiku. Laba darbība aizsardzībā. Pārsteidzam pretiniekus ar presingu. Un tas noslēdz ar 3 gūtiem punktiem no auta. Rīts. Jā, izskatījās, ka met garām, tomēr bumba virknē. No šobrīd laukumā esošajiem tikai viena. Mārciņa Steinbergam zinām darba vieta oficiāli paliekts. Sanāca pilnīgi brīvs no perimetra garām. Nemet 4. precīzais trejacis. Pavisam noteikti nevienas spēles ietvaros. Bitadze triec bumbu grozā no augšas, otro reizi šajā spēlē galautu gruzīniem. Rīts tiek pie bumbas un ļoti sekmīgi izspēlēta šī galauta sadarbība. Un arī saņem, atdod atpakaļ Andronikašvili ir rokās. Pilnīgi brīvs tālmetiens. Viņam arī tiek atdot tālmetienu, otro reizi viņš gan soda Latviju par Strautiņš. Strautiņš ar drīblu uzņems iniciatīvu. 2 gūti punkti un vēl būs iespēja pievienot vienu arī no sodmetienu līnijas. Tam nebija pozīcija metienu izdarīšanai. Vēlreiz Šmits pie bumbas. Ekstra piespēle un šoreiz bumba grozā. Aizsagiem. Šmits piespēlē un vēl viena ekstra piespēle. Labs kustīgs uzbrukums Latvijai, 2 uzbrukums pēc kārtas. Ierāvās no pretējās malas un tas ļāva gūt punktu. Šeit ļoti viegli tiek pie gūtiem punktiem arī Rīts. Pagaidām jācīnās aizsardzībā Latvijai. Andronikašvili lauž tuvāk grozām un šoreiz gan ir precīzi metienā no apakšas. Pret Šmitu no perimetra. 5 sekundes paliek, spēle 1-1. Mēģina izdācināt Rolandu. Rolands visur tiek kājās līdzi. Piespēle pēdējās sekundēs. Un Merkelādze ir precīzi metienā no groza apakšas. Vēl 7 sekundes šajā uzbrukumā. Lomašs. Brīvs uztālais metiens. Tas ir precīzi un vēl piezīme pretiniekam. Lieliski nospēlē Lomašs nu pēc zīniem. Lieliski piespēles priekšu un trieciens grozā no augšās Blombergam pēc Lomaža piespēlēs. Labā ziņa Latvijai, ka Gruzija veidos uzbrukumu no perimetra. Šobrīd tas arī notiek. Rīts pie bumbas, 5 sekundes. Strautiņš aizsardzībā. Rīts spēlē 1-1 tiek garām un trāpa metienu no spēles. Arī piezīme. Šķiet Strautiņam. Piekārtā, kas ir bumba Rīdam. Kas par kustībām Rīda izpildījumā un tas noslēdz ar 2 gūtiem punktiem. Strautiņš pazaudē bumbu driblā, pārējais uzbrukums Gruzīniem. Bitadze triec bumbu grozā no augšas un jau +4 Gruzijai. Jābūvē arī spēle uzbrukumā. Rīts piespēlē Bitadzem. Steinbergs pret viņu aizsardzībā. Bitadze izmanto savu augumu pārsvaru. Steinbergs veido aizsagu, Lomašs. Lēmenim brīvs tālmetiens. Tas ir precīzs! 2 punktus bija gūts no sodlīnijas. 3,5 minūtes palikušas. 5 sekundes palikušas Gruzīniem šajā uzbrukumā. Nekas viņiem īsti neveidojās, bet jo sāpīgāk zaudēt punktus šādā epizodē. Jā, arī šādā epizodē nepaveicas Latvijai un beigās tomēr 2 gūti punkti un vēl 5. Latvijai uzņems labāku kondīciju vēl atlikušajās dienās. Tā ir noteikti vēl kur pielikt. Spēlētāji, no kuriem noteikti tika gaidīts vairāk. Galu galā šīs vēl ir tikai pārbaudas spēles. Tā kā mēģinam saglabāt optimistisku skatu ar 10 punktu starpību. Noslēdz šī spēle 77-87. Latvija piedzīvo zaudējumu.